Vairākiem zirgiem. Tā ir bijis. Nu, redzēsim, vai būs tā. Un tagad Reinis Pils, arī laikam viena no Igaunijas jāšanas sporta leģendām. Kā jau minēju, viņš ir trīskārtais šo sacensību uzvarētājs tieši Rīgas Grand Prix līdzās Kristapam Neretniekam. Nu, un skatīsim, kā viņam veiksies. Tiesa, gan pēdējos gados viņam pie uzvarām nav izdevies tik pēdējo reizi, starp citu interesanti, 2007. gadā, tā kā gandrīz 10 gadi pagājuši. Urmas Rāks ir vienu gadu uzvarējis arī ar latviešiem piedarošu zirgu Mitjutlāns. Sācis viņš savu sporta gaitas 15 gadu vecumā. Viņš jau bija godalgotu vietu ieguvējis trīscīņas sacensībās PSRS. Trenējies viņš ir Ruilā. Ir bijis arī PSRS čempions ar Erzeli Hasbulats trīscīņas sacensībās. Nu, tās Reina Pila uzvars varētu saukt un saukt. Viņš ir arī vienu laiku strādājis Beļģijā. Nu, vēl var piebilst, viņš savu laiku startējis arī Grand Prix finālā 2010. gadā, kad bija izcīnīt 42. vietu. Mēs zinām, ka no Latvijas tikai daži sportisti ir iekļuvuši. Nu, startējuši mums ir tikai 2. Jā, tiesības ir ieguvuši. Jā, mēs zinām, Šakurovs, ja nemaldos, vienreiz neaizbrauc. Neaizbrauc Siliņš. Siliņš, jā. Nu, skatāmies. Un vēl viens tīri. Jā, nu pieredze dara savu. Uzskatāt ar pieredzi, ja? Jā, nu, Reins tā kā gandrīz uz rokām šo zirgu iznes. Te mēs dažkārt mēs būtu otrādi, jā, ka zirgs uz muguras. Tā to spēku, kas ir citiem zirgiem, un mēs redzam, ka jātnieki pielaiž diezgan daudz kļūdas. Reins ar to savu pieredzi pieveda visur zirgu, visus pagriezienus izgāja ļoti pareizi. Nu, droši vien to pieredzējis, varbūt jātnieks pamanīs, vidējais skatītājs diezgan grūti pamanīt, kur tās nianses. Nu, tad patreiz startē arī.